Mani sauc Lotte Tisenkopa, esmu uzņēmuma Madara kosmētikas vadītāja. Un, mūsu uzņēmums ražo kosmētikas produktus ar zīmolu Madara. Šī ideja aizsākās pirms vairākiem gadiem ar personīgu pārliecību, ar aizraušanos ar dabiskām un ekoloģiskām lietām nelielā draugu lokā. Mūsu doma, mūsu ideja bija nest ekoloģiskus, dabiskus produktus ne tikai, teiksim, savā pulkā, bet arī plašākam lietotāju lokam, Latvijas pircējiem. Un, šobrīd uzņēmums Madara pavisam nelielu uzņēmumu ir izaudzis jau līdz nopietnai kosmētikas ražotnei. Un šobrīd mūsu mērķis šogad ir neapstāties pie sasniegtā, bet nest Madaras vārdu un līdz ar to arī Latvijas vārdu tālāk pasaulē un iekarot un nostiprināties lielākajos Eiropas kosmētikas tirgos un arī ārpus Eiropas. Vienreiz man no kosmētikas līdzekļu bija alerģija, un tad es sāku skatīties, kas tad tur ir tajos kosmētikā iekšā. Un tas bija tāds brīdis, kad es vienkārši ierakstot internetā vienu no savu līdzekļu sastāvdaļām, izlasīju, ka viņai ir potenciāli, kancerogēna vai mutagēna iedarbība. Es domāju, bet kāpēc tas ir uz mani kosmētikas galdiņa? Un nolēmu, ka tādas lietas vairāk nelietošu. Un sāku skatīties, kas tad ir alternatīvas, jo, sejas krēmu man ir jālieto, un šampūnu man ir jālieto, un tāda alternatīva tirgū patiesībā tolaik Latvijā nemaz nebija. Un runājot ar draugiem, ar dombiedriem, sapratām, ka ne tikai man ir tāda problēma, ka daudzas no manām paziņām un draudzenēm grib lietot dabisku produktu, bet ir grūtības tādu atrast, ka pārsvarā tirgu esošie produkti, viņi satur tādas vielas, ko mēs negribam izmantot katru dienu, smērējot uz sejas un ķermeņa. Un tad, sanākot kopā dombiedriem, mēs bijām vairākas meitenes, radās ideja, kāpēc tad mēs nevaram ražot kosmētiku, pilnīgi dabisku, un turklāt no Latvijā atrodamiem augiem. Sākumā mēs gribējām ienākt uzreiz ar daudziem produktiem, vairākiem desmitiem. Pār 20 bija ideja. Tad mēs ar savu biznesa plānu aizgājām pie vairākām iestādēm, kas mēdz dot kredītus jauniem uzņēmējiem. Viņi teica, neizskatās ticami. Un mēs kredītu nesaņēmām, bet tas varbūt bija labi. Un tas varbūt ir pareizi, ka bankas nedod kredītus pilnīgi tādiem projektiem bez nekādiem reāliem rezultātiem. Jo tad mēs visu pārvērtējām, saskaitījām, cik tad mums ir naudiņa katram, ko tad mēs varam salikt kopā, ko mēs varam no tēta, no māmas aizņemties. Un sākām ar 4 produktiem, 20 produktu vietā. Es ļoti labi atceros to pirmo dienu, kad es biju mājās, kad produkti tika aizvesti uz Universālu veikalu, vienu no mūsu pirmajiem klientiem, kuram esam ļoti pateicīgi, ka uzticējās jauniem cilvēkiem, jaunai komandai, pilnīgi nezināmam zīmolam no Latvijas. Un tad kolēģi izkārtoja produktus veikalu plauktos, un uzreiz pēc 5 minūtēm zvanīja, Lotte, pirmie 2 Madaras produkti ir nopirkti.
uzreiz 10 minūtes jau, vai, nu, vēl izkārtojot plaukni, kas bija pirmais. Jē, super! Gabali esam kopā uzņēmumā. Šeit lejā ir 7 plus apkopēji. Redz, kur laboranti mikroskopā pārbauda, vai ir produkts izdevies, vai viņš ir saražots labi un vai rezultāts ir apmierinošs, viņš ir atbilstoši specifikācijām, un tad tiek pārbaudīts dažādi parametri šim produktam. Piemēram, šobrīd skatās, kā ir izveidojusies emulsija, kāds ir emulsija daļiņu lielums, vai viņa ir homogēna, vai viņa, teiksim, nesatur kādas daļiņas, kas nav izšķīdušas vai kas nav viendabīgas. Un tādējādi mēs kontrolējam kvalitāti. Mums bija tā, ka, lai gan komentāri bija kritiski komentāri, bija, teiksim, komentāri, kas apšaubīja Madaras dzīvotspēju, piemēram, tas bija bankas, kas mums atteica finanses, teiksim, kredītus uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet mums bija iekšā tā kā nojausma vai pat stingra pārliecība, ka to mēs varēsim izdarīt, un mums tas arī šobrīd ir izdevies. Un tāpatās arī, kad izstrādājam jaunus produktus vai jaunus projektus, tad, ja ir šī, kopējā pārliecība visā komandā, ka tas aizies, protams, ir, citu cilvēku šaubas vai netik labs vērtējums, bet ja ir pārliecība, tad tam ir jāizdodās. Šī ir mūsu viena no pirmajām balvām, ko Madara saņēma par logotipu. Tas notiek 2007. gadā, un Madara logotips tika atzīts par vienu no labākajiem Eiropā izstrādātajiem logotipiem šajā gadā. Kad jums radās pašai tāda pirmo reizi sajūta, ka es varētu strādāt biznesā? Man šī sajūta ir bijusi no ļoti agriem laikiem, gluži no bērnības, nē, bet no agriem diezgan skolas laikiem. Bet jūs tomēr izvēlējāties filoloģiju studēt? Jā, to izvēli, tas notika tādā laika posmā, kad es absolvēju vidusskolu, un ļoti daudzi no maniem klases biedriem izvēlējās divas profesijas. Tas bija jurists, vai tas bija ekonomists. Un es gribēju būt drusciņi citādāk, atšķirīgāk, un es aizgāju studēt ne gluži filoloģiju, bet es sāku studēt moderno valodu fakultātē Latvijas universitātē Japāņu valodu. Un drusciņi traka izvēle, bet es par viņu esmu ļoti bijusi pateicīga liktenim, ka šādu izvēli esmu izdarījusi, jo studējot Japāņu valodu, tā bija ne tikai valoda, arī bija liels ieskats kultūrā un, teiksim, izpratnē par tradīcijām un vēsturi, gan, teiksim, austrumu reģionos, gan arī salīdzinājumā ar Eiropu, un arī valodas apguvu, kas ir ļoti liels bonus, piemēram, tagad, kad es runāju ar klientiem Japānā. Un studējot šajā programmā, man izdevās viesoties Japānā, kur es mācījos gadu un arī pusgadu strādāju. Un tur, esot Japānā, es izvēlējos ļoti daudz priekšmetus, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbību, ar biznesu, ar finansēm. Un tādējādi absolvējot it kā valodas fakultāti, man bija iespēja studēt gan valodu, gan kultūru, gan arī lielu daļu no biznesa priekšmetiem. Šie ir augu ekstrakti, dažādi, ko mēs iepērkam no Latvijas bioloģiskajām saimniecībām augus. Un tad viņi viņus izkaltē, sagatavo drogas atbilstoši specifikācijām, un pēc tam šos augus lielas apjoms pārstrādā ļoti koncentrētos šķīdumos, kas saucās augu ekstrakti, kur no šiem augiem ir izvilktas aktīvās vielas. Mēs mūsu kosmētikā izmantojam
tos augus pārsvarā, kas ir auguši Latvijas teritorijā un kas mums ir raksturīgi. Jo Maderai ir tāds uzskats, ka tas, kas mums ir vistuvāk latviešiem, tas arī mums ļoti, teiksim, vislabāk palīdz, ka varbūt nevajag ievest daudz ko no Ķīnas, teiksim, Ķīnas ženšaņu vai zaļo tēju, bet cilvēka organisms, kas dzīvo kādā noteiktā geogrāfiskā reģionā, ļoti labi saprotās ar tiem augiem, kas šajā reģionā aug un ir auguši, teiksim, gadu simtiem, kā šie organismi ļoti labi saprotās un sapas kopā. Daudzus gadu tūkstošus cilvēks un augs ir pastāvējis līdzās, un cilvēks ir ļoti ilgi izmantojis augus savā uzturā, sev, teiksim, visapkārt arī skaistuma kopšanas procedūrās, un ir izveidojis tā, ka cilvēku un augu šūnas viņas ir ļoti līdzīgas. Viņas izmanto tās pašas bioloģiski aktīvās vielas, lai uzturētu savus dzīvības procesus, tos pašus vitamīnus, antioksidantus un tam līdzīgi. Un līdz ar to uzklājot auga ekstraktu vai kosmētikas preparātu, kas ir gatavots no augiem uz ādas, āda daudz labāk spēja izmantot aktīvās vielas, kas ir dabiskas izcelsmes, nekā, ja mēs uzliekam kaut ko sintētisku, teiksim, kādu sintētisku vitamīnu pavirs vai kādu citu sintētisku vielu. Jo āda viņas atpazīst, āda viņas var izmantot savos metabolismu procesos. Sintētiskās vielas ļoti bieži viņas tiek uzklātas, viņas varbūt rada kādu mākslīgu efektu, vai aizpilda grumbas, vai nezinu, kaut ko nomaskē, vai paralizē muskuļu kontrakcijas, bet tas ir īstermiņa efekts. Tas paliks, kamēr mēs šo līdzekli lietosim, tik līdz mēs viņu pārtrauksim, mums nebūs vairs, būs atpakaļ gan grumbas, gan arī viss iespējamais. Bet lietojot dabisku produktu, āda saņem ļoti daudz aktīvas vielas, ko viņi arī var izmantot. Un arī šis efekts nav tikai šajā brīdī, kad mēs lietojam, bet šis ir efekts tā kā investīcija ilgtermiņā. Dabiska kosmētika ir kosmētika ar labu, spēcīgu un ilgtermiņa iedarbību. Pārtikā, ja mēs skatāmies, mēs redzam, ka šis ir, piemēram, bioloģiski certificēts burkāns, mums noteikti ir virsū zīmodziņš, un ja tur ir tāds zīmodziņš, tad šis burkāns pilnīgi noteikti ir bioloģiski certificēts. Bet kosmētikas likumdošana neregulē, kādu produktu mēs varam saukt par bioloģisku vai dabisku produktu, un kādu produktu mēs nevaram par tādu dēvēt. Kosmētikas likumdošana definē tikai, kas ir kosmētikas līdzeklis, kādas sastāvdaļas tur var būt, kādas nevar būt, ieskaitot gan dabiskās, gan mākslīgās, gan sintētiskās sastāvdaļas. Un līdz ar to ražotāji, pat pieliekot nelielu, teiksim, dabiskā ekstrakta daudzumu produktā, var uzrakstīt, ka tas ir dabiskā esence vai vienalga kādu nosaukumu, kas pircējiem liek noticēt, ka jā, šis šampūns vai šīs ziepes tiešām ir taisīts tikai, nezinu, no olīvām vai no zemenēm, bet patiesībā jau tā nav. Patiesībā pārsvarā šīs teiksim, zemeņu ziepes vai olīvu krēms ir radīts visticamāk arī no sintētiskām vielām. Un pircējs to nevar zināt, jo es arī personīgi nezinu visas 8000 vai pat vairāk nekā 8000 sastāvdaļas, ko mēs varam izmantot kosmētikā. Es nemāku viņus atšifrēt, izlasot kādu jocīgu vārdu vai latīņu vai kādā citā valodā. Man grūti pateikt, vai tas ir dabisks vai mākslīgs. Un, protams, arī pircējs to nevar zināt. Viņš nevar pētīt katru burtiņu. Un tādēļ ir izveidojušās pasaulē, gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas, tādas organizācijas, standarti, kas certificē ražotājus. Ražotāji to var darīt brīvprātīgi. Un, ja organizācija ir certificējusi ražotāju, tad ražotājs var likt uz produktu tādu simbolu, kas apliecina, ka šis kosmētikas produkts ir dabisks un gatavots no bioloģiski audzētiem augiem. Un ir Eiropā vairāk šādi simboli. Un Madara ir izvēlējusies savu produkciju certificēt tādai organizācijai, kas saucās EcoCert.
Shape gada balva kosmētikā, kas mums ir šo balvu pasniegusi par 3 izcilākajiem produktiem savā kategorijā, ko testēja Shape lasītāji, Shape redakcija un vairākas Latvijā pazīstams personības. Ir vēl viens mūsu smagākais apbalvojums, kas sver gandrīz 2 kilogramus, kuram mēs pakaļ braucām uz Angliju, uz Kārdifu. Un tā ir Design Management Europe organizācija, kas apbalvo uzņēmumus, kas ir ļoti inovatīvi savā dizainā un inovatīvi savā menedžmentā, jeb vadībā. Un ar šo balvu Eiropas Savienība veicina Eiropas vispārējo dizaina izaugsmu un dizaina inovāciju. Un tad šajā konkursā šai balvai tika pieteikti apmēram 200 uzņēmumu no visas Eiropas, un apmēram 16 saņēma šīs smagās balvas 6 dažādās kategorijās. Un tad mēs bijām kategorijā dizains uzņēmumā, kas ir izveidots, kas ir pavisam jauns, nesen izveidots. Un esam arī par to ļoti priecīgi un ļoti, ļoti lepni. Tad, kad mēs sākām veidot Madaras produktu formulus, man patiesībā arī pašai bija diezgan daudz jāiedziļinās arī tādās tehniskās lietās, un pa šiem gadiem esmu apguvusi šo to, kas attiecās uz kosmētikas inženieriju, kosmētikas ķīmiju, un varu arī runāt ar kādiem speciālistiem vai diskutēt ar kādiem speciālistiem, un arī cenšos ar saviem kolēģiem kopā apmeklēt seminārus un apmācības par kosmētikas inženieriju un cenšos gūt ar vien dziļāku izpratni šajā jomā, jo ir tā, ka es neesmu ķīmiķis un man varbūt ir grūtāk atsevišķas lietas, tik līdz tās aiziet, tādos, teiksim, ķīmiskos terminos izprast, bet, lai šos procesus vadītu, ir tomēr jābūt izpratnei. Un to es cenšos padziļināt, cik vien var. Tā kā es domāju, ja kādam cilvēkam ir ideja un ja kāds ir kādu biznesu veidot, bet nav tādas tā kā ļoti dziļas izpratnes, no tā nevajag nobīties, jo informāciju mēs varam iemācīties, mēs visi esam spējīgi mācīties un apgūt lietas, tā kā var iedrošināt. Ir jācenšas redzēt iespējas, jo redzot iespējas un arī iemācoties šīs iespējas izmantot un savas idejas realizēt, tur, man liekas, ir slēpjas Latvijas nākotnes panākumi, jo es tā kādreiz domāju, kas Latvijai būtu jāuzsver, teiksim, Latvijas sabiedrībai, Latvijas cilvēkiem kopumā būtu jādara, lai mēs kļūtu par pasaules vadošo mazo valsti. Es domāju, ka tās ir 3 lietas. Tagad Dievs dod visus pēc kārtas atcerēties. Pirmā lieta ir profesionalitāte. Lai mēs kļūstam arvien profesionālāk, lai mēs varam būt izcili attiecībās gan ar klientiem, gan veidojot vai ražojot kaut ko, lai mēs kļūstam profesionālāk visās dzīves sfērās. Otra lieta ir nedaudz lielāks patriotisms. Nevienmēr ir jāskatās vai jākopē kaut kas no kādām citām valstīm. Es domāju, patriotismam ir liela nozīme, un Latvijā mums ir ļoti daudz kultūras bagātības, un mums ir ļoti daudz dabas bagātības, un ir cilvēku bagātības, un labas cilvēku attiecības. Tā kā es domāju, mums ir jātic sev vairāk. Un trešo lietu tagad aizmirst. Tas nozīmē, ka viņi nebija tik svarīgi kā pirmās 2.